Šķiet, ka Eiropa mums kaut kā mīl un ar mums draudzējās. Un varbūt, kad ir iesakojās arī tas teiciens, kad kaimiņu tautas ir sita, kad mīl, kad, ja mēs netiekam sists, tad liekas, kaut kas tur īsti nav kārtībā. Un es apskatos uz to tabulu, tur nav jābūt milzīgam, lai saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Jo tieši tad, ja varbūt es būtu sevišķi augstu izglītots eksperts, tad es varētu būt tas, ka mēs bez zobiem. Tos 97%, kas bija tagad 3%. Inga tev filmē tagad smukāk ej. Tā kā es nezinu, kurš eksperts spējīgs izskaidrot tā. Vienam tā gan nefilmē. Meitiņ mīļo. Mīļā meita. Viss atkarās arī no sarunvedējiem, tā kā. Ārim zin vairāk. Jā, tie pārējais. Tā nav kaitīga kā. Nu, kas ēd skābi acī? Tā gan nevar. Nu, bet citronu skābi. Tas nav mamītis traki. Tas jau augums. Dievs. Kas, protams, ar tiem 90 liekas, un gan arī 10 kārtas pieauga. Vai te man neko saldāk nevošīt vai? Kāpēc tikai kābi? Pats teici, ka vari apēst. Mēs arī tikai... Tagad pierādi. Viņš jau nevar uzvārt nokost. Kaut kā nemanot, Būs tauli. tehnika bija tāda pat kā Eiropā. Apēd visu. Visi resursi bija tādi paši kā Tu redzēji? Acī pārgāja. Tu redzēji? Kā... nekur... Es 13 čukurs neuzspēju. Visu, patājām. Pēc kad? Mēs jau tāpat izdarījām. Man jau tagad pilnīgi nav vairāk no citronu garšu. Viss kārtībā. Nav jau vairāk, man vairāk. Kā, tev nav? Tev tur vēl ir viss, kas... Jā? Padar visu.